Mēs esam atpakaļ pēc Šis ir tik labs pieteikums. Sveiks, runātājos skatītāji! Mēs esam atpakaļ pēc attiecību problēmām un nelielas pauzes. Mums ir jauna studija. Nē, Mārtiņ. Nav mums jauna studijas. Neko. Studija jāpiesaka. Pirmais sižets par digitālu, lai arī kas tas būtu. Skatāmies. Tagad obligāti. Mārketinga triki, krīzes komunikācijas analīze, tirgus tendences un jaunākā statistika ir lietas, kuras agrāk uzņēmumi apsprieda tikai un vienīgi aiz aizvērtām durvīm. Bet tas bija agrāk. Nu jau 3. gadu pēc kādas mārketinga speciālistu reklāmas aģentūra un mēdīju pārstāvi tiekas internetu mārketinga un sociālo mēdīju konferencē Digital. Šīs pasākums ir tāds kā mārketinga pasaules Fashion Week, jeb vieta, kur nozares speciālistiem satikties, dalīties pieredzē, diskutēt, atskatīties uz bijušo un mēģināt noķert aktuālākās tendences. Mācīties nekad nav par vēlu. Neviens nezina visu, es arī nezinu visu. Un pieredzes apmaiņa, protams, tāds networking, cilvēks satiekās, iepazīstās, atkal satiekās, kas ir iepazinušies kaut kad iepriekš, bet, protams, tā informācija un iedvesma daudz cilvēku. Šogad konferencē galvenais uzsvers tika likts uz zīmola audiovizuālās komunikācijas nozīmi un krīzes komunikācijas sociālajos mēdījos. Šī gada vieslektoru saraksts ir iespaidīgs. Digital 2013 viesojās tādi nozares eksperti kā Krimten rīkotāja direktors Pauls Gods, Perfect Fools līdzdibinātājs Patriks Gārners un pat Google vadības pārstāvis Vītauts Kubiļus. Plašu atzinību guva Microsoft sociālo mēdīju vadītājs Annabēlas Atčisons prezentācija par aktuālu un interesantu satura radīšanu. Vairākāt prezentācijās kā svarīgas tendences digitālās reklāmas tirgū jomas profesionāļi izcēla prasmi apstrādāt datus, personiskāku pieeju klientam un reakcijas ātruma nozīmi. Mēs nākam klajā ar produktiem, kas ir gan privātpersonām, kas ir Draugiem LV filiāle, kur ikviena privātpersona var uzdot savu svarīgu jautājumu un pajautāt neejot uz filiāli vai nezvanot pa telefonu. Un Business Network, kas ir domāts uzņēmumiem, kas ir uzņēmumu sociālais tīkls, kurā uzņēmumi tiekās un apmainās ar virtuāliem kontaktiem. Pasākuma gaitā, kā jau pie digitālo risinājumu mīļiem ierasts komentārus un jautājums varēja izteikt ne tikai klātienē, bet arī virtuālajā realitātē, jeb izmantojot Twitter sienu. Ja vēlaties uzzināt pasākumu svarīgākās atziņas Twitterī, tās lasāmas ar hashtagu Digital 2013. Lai noturētu apmeklētāju interesi programmā, ietilpa gan ierastais prezentāciju formāts, gan paneļdiskusija, gan arī uzņēmuma stāsti peča kuča formātā. Tas ļauj vienai personai izteikties tikai 6 minūtes, kas nozīmē, ka tiek pateikts tikai pats būtiskākais. Vajag dalīties, un es domāju, ka tas ir ok, dalīties ar zināšanām. Sociāla mēdija ir par dalīšanos lielā mērā arī, vai informācijas, vai es kaut ko jaunu atradu, kaut ko interesantu, kaut ko foršu, un šis strādā, tas nestrādā, un tā mēs arī te dalāmies. Lai cik nebūtu dīvaini, šeit ir daudz konkurenti, aģentūras konkurējošas, uzņēmumi konkurējoši. Un tieši šeit viņi ir draudzīgi, viņi nekonkurē, viņi dalās. Iziet pa durvīm, viņi atkal ir konkurenti, bet šeit viņi dalās. Katram Digital 2013 dalībniekam noteikti bija savs mērķis, dodoties uz konferenci. Viens vēlējās iegūt jaunas zināšanas, otrs jaunus kontaktus, bet kāds cits idejas vai iedvesmu. Lai kurš no šiem variantiem tas būtu, katrs noteikti būs ticis pie kārotā. Tagad atliek tikai iegūto informāciju apstrādāt un izmantot. Aiga Zviedre, Madara Tampe, Toms Ošiņš, Runā TV. Zied ievas Siguldā, Siguldā, Siguldā. Mārtiņ. Nu? Ievas zied RSU. RSU! Darbs, kopsavilkumi, negulētas naktis, bet pēc tam uzlādējoša atpūta kādā no universitātes pasākumiem. Lai pasākumu izdotos, ir nepieciešams plāns. Par tā izveidi rūpējas Ieva Juško. Kā viņai tas izdodas, to devāmies noskaidrot. Manu darbu visvairāk redz citi studenti, tā kā tās ir dzimšanas dienas vai tās kādas zibakcijas. Tas ir daudz cilvēku, liela publikā un diezgan atbildīgs darbs. Ir jābūt ļoti radošam, jādomā vairs jauni risinājumi. Tā kā kādus māksliniekus, kādus uzdevumus, dekorācijas, programmu kādu sastādīsim, kā mēs runāsim, vai mēs gribam to, vai mēs negribam. Un forši sarunāties ar cilvēkiem, tā kā tieši to cilvēciskā faktora, ne tik ļoti kā vienkārši seju, uz kur skatās citi.
Es redzu visu no aizkulisēm un organizatoriskās puses. Tā kā sliktākā lieta ir tā, ka, ja ir kāds cits pasākums, es uz viņu vairāk neskatos kā uz pasākumu, aizēju uz ballīti vai citu kādu teātru, vienalga kaut ko tādu. Es skatos reiz, tur kaut kas nebija tāds izdarīts, un tur vajadzēja izdarīt to, es darītu šitā un tā. Lai labāk iepazītu Ievu, ieguvām viņas draugu viedokli. Ļoti aktīvs, ļoti kustīgs, pozitīvs cilvēciņš. Ļoti draudzīga, pretimnākoša. Viņa nekad neatteiks palīdzību, ja kāds viņai tādu palūgs. Jā, un Ieva ir ļoti jautra. Pēdējais, kas bija, ko arī bija akadēmiskās balss rīkošana tieši no studentu pašpārvaldes puses. Nesaku, ka es redzēju lielāko daļu to, kas notika tajā zālē, tāpēc, ka man vajadzēja būt visur un tajā pašā laikā nekur. Akadēmiskajā ballē bija tā, ka cilvēki jau nāk iekšā, visi skaisti saģērbušies kleitās. Man joprojām ir džinsas, jaka, un es tur tā skaisti par cilvēkiem ir tā, neiet uz turieni, tā kā sajūtas bišķi nē. Bet tas bija diezgan smieklīgi skatīties uz cilvēkiem tāds biedrības nams, visas skaistās kleitās un tāds sejas tāds. Tāpat kā Stasim ir nepieciešams mugurkauls, tā arī pasākums nevar norisināties bez prasmīga un pozitīva vadītāja. Alise Liepiņa, Jūlija Okuņeva, Armands Svelpe, Runā TV. Tu vakar biji? Tu no vakardienas te kastē sēdi? Nē, es vakar biju uz SP20. Es arī gribu. Nu, Moču! Šajā žanrā vispār bieži lielās. Lielās par to, kāds status SP sienās, lielās par to, kā orientējās vielās, un galu galā, kuram kas par kuru lielāks. Bet zini, kas man ir? Zini, kas man ir? Bet zini, kas man ir? Zini, kas man ir? Bet zini, kas man ir? Zini, kas man ir? Bet zini, kas man ir? Zini, kas man ir? Mana pašpārvalde. Mana pašpārvalde. Mana pašpārvalde. Man ir mana pašpārvalde. Prieks pirmoreiz ieraugot pieeju viņam, bet ne tikai pāris dienas sniegsim pār sīciņš. Un vismieklīgi līdziņš. Bet ne jau šis SP20, mums terapība plus. Paceļoties varam aizteikt priekšā klinti, un par to jau ietienāts olimpiskie rīti. Tālu prātojas, kā lai spēj pārsteigt. Vieni kaut ko kādu un stāst, ko te Alis teica. Bet mēs priekšā teikšanas jūtam, ka es vai kaut kas jādāk un steigšas būt. Padomāties iet uz ārteli ietēršām, ko tur ar Alanāts dienu priekšā, kārakņā. Aci priekšā bija tāda, kas paliks aktis vēl daudz gadus. Mēs kā sultāni irākušies ārtelīgi, siegam virsū tulpam un bāžam mutē zud, uz kārķerās čupas tāda sēdi, reikās vēl izskava. Mana pašpārvalde. Mana pašpārvalde. Mana pašpārvalde. Man ir mana pašpārvalde. Bet tā, kas ir mēs, un uz vietas savā, un labāk un vēlāk, nekad. Tad lūk uz muzoniņa punkci. Mums ar valdes kāds pārsteigums kopā ir daudz laimes dzimšanas dienā. Skaļāk! Daudz laimes dzimšanas dienā! Dienā! Daudz laimes dzimšanas dienā. Vajā! Daudz laimes dzimšanas dienā. Dzimšanas dienā! Nu, vai tu sāc? Mums šīs dienas epizode ir galā. Cerams, ka arī tiksimies nākamnedēļ. Nē, mums sekot Twitterī, Jūs mīlu. Facebookā, Ļoti. ieskait draugiem, YouTube'ā. Ko YouTube'ā dara? Abonē. Skatīties, laikot mūs visur, kur vien varat. Ieskait draugiem. Stāstīt tantēm, onkuļiem uz ielas par mums. Pietiks.
Tālāk sprediņš runā. Būs, varbūt. Tā. Un konkursa uzvarētājs būs tas, kuram visprecīzāk būs izdevies uzzīmēt zirgu. Nu ko, skatāmies? Aha, es uzvarēju! Paldies atbalstītājiem un sīvēju konkurencei, jā, paldies. Nu šē, buču, protams, jā. Labrīt, koki, kā es visus mīlu, bez jums es dzīvot nevaru. Tak, bērziņš stāv mierā, ap tevi skries krosu, ja neiztecināšu no tevis bērzu sulu. Un tu, liepa, tur netrīci, citādāk ņemšu un tevi pārstādīšu vot tur tālākais futbola laukuma. Un nemaz neceri uz mēslojumu. Nu, jā, jau dod pa brīvu, tā jau jābuhai. Nu, tā līdz galam, dzin, jā, nu, dzin.